Kāds vecītis, pēc malkas braucot, mežā pazaudēt cimdiņu. Viens pēc otra cimdiņu atrod visdažādākie meža zvēri. Muša, bēgdama no augstuma, ierauga cimdiņu un ieskrien iekšā un sāk no prieka dancot. Pēlīte, bēgdama no augstuma, pieskrien pie cimdiņa un jautā, kas te cimdiņā danco? Šoreiz gribu jums pastāstīt par cimdiem, kuros danco nevis meža zvēri, bet gan mazmazītiņa organismi, baktērijas un raugas. Ja viss norit gludi un ir bijuši visi pareizie apstākļi, jau 2 nedēļu laikā uz šķidruma virsmas būs izveidojusies bieza kārta ar bakteriālo celulozi, kur var ņemt ārā un žādēt. Katru pavasari ietērpjas jaunās lapās, lai rudenī tās atkal nomest. Kā būtu, ja īslaicīgai valtāšanai paredzētu apģērbu mēs izgatavotu no materiāliem, kas pabaro, nevis piesārņo mūs.